Līdzinējo kādu 120 eiro vietā mums bija gadā jāmaksā jau 600 eiro. Mūsu mājas stāsts sākas pirms kādiem 7, 8 gadiem, kad Rīgas nama pārvaldnieki, kurš ir mūsu apsaimniekotājs, organizētās dzīvokļu īpašnieku sapulcēs. Nama pārvaldniece mūs aktīvi informēja, ka mūsu mājai tiks uzlikts nekustamā īpašuma nodokļa sloks par to, ka mūsu mājai ir vidi degradējošā objekta status. Īsti nesapratām, par ko ir runa, mēs nesapratām, kas ir jādara. Līdz vienā dienā mēs tiešām savās paskastītēs saņēmām šo vēstuli no Rīgas domes, ka mums ir šis nekustamā īpašuma nodokļu uzrēķins. Piemēram, mūsu ģimenes dzīvoklim tas nozīmē, ka līdzinējo kādu 120 eiro vietā mums bija gadā jāmaksā jau 600 eiro. Mājai stāsts sākās 2022. gadā. Līna vērsās pie maniem ar lūgumu, lai palīdz sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju, jo dzīvokļu īpašnieki vairs nevēlējās maksāt paaugstināto nekustamo īpašumu nodokli. Primāri nepieciešams izstrādāt kompleksu projektu ēkas atjaunošanai. Tika izvēlēti siltie nami, projektēšanas uzņēmums, kas veica projektēšanas darbus, un arī šajā posmā Rīgas nama pārvaldnieks palīdzēja sagatavot un noslēgt visus nepieciešamos līgumus, kā arī palīdzēja sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju, lai tā tiktu saskaņot visās valsts un pašvaldības iestādēs. Darba veicējs bija SIA pirmais projekts, kas pamatojoties uz silto namu izstrādāto un saskaņoto būvprojektu, veica visu ēkas fasāžu atjaunošanas darbus. Mēs saucam mājas sapulces. Tie iedzīvotāji, kur neatrod laiku ierasties, tad pēc tam mēs klauvējām viņiem pie durvīm, izstāstījām, kas ir nolemts, citreiz rakstījām ziņas, mums bija arī mājas čats, kurā mēs atreferējām visu, kas ir nolemts, aizsūtījām visus līgumus, lai cilvēki var iepazīties. Tas izaicinājums noteikti bija tāds personīgs darbs ar mājas iedzīvotājiem, un principā tas nesa augļus, jo, ja daudziem lēmumiem ir nepieciešama 50+1 piekrišana, tad mūsu mājā tie gandrīz vienmēr bija visi 100% vai 90+%. Pirmais solis, lai veiktu ēkas kompleksu atjaunošanu, bija nepieciešams savest kārtībā pagraba pārsegumu. 2023. gada rudenī mēs saņēmām priecīgu ziņu par to, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldība ir apstiprinājusi mājai līdzfinansējumu pagraba pārsegumu pastiprināšanas darbiem. Kopējās izmaksas bija vairāk kā 46 000, no kuriem nepilns 12 000 sedz Rīgas valstspilsētas pašvaldība. 2024. gada rudenī mēs sapratām to, ka nekas nebeidzās. Bijām piesaistījuši vairākus komersantus. Šos komersantus aicinājām uz tikšanos, lai viņi izstāsta savu redzējumu, kā viņi redz ēkas atjaunošanu. Ēkas kopējās fasāžu atjaunošanas izmaksas sastādīja 169 000 eiro, no kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldība minētiem darbiem piešķīra 30 000 eiro līdzfinansējumu. Izaicinoši noteikti bija tas, ka vispār tādiem cilvēkiem, kas nav iekšā būvniecības nozarē, ir ļoti grūti izprast, kā ko darīt, kāda dokumentācija nepieciešama, kā iet pa soļiem pareizi. Mūsu māja pieteicās Rīgas domas līdzfinansējuma konkursā, un tur, protams, vispār ir sava birokrātija, bet šajā ziņā mums ļoti palīdzēja Rīgas nama pārvaldnieku projektu vadība. Tas salika visas lietas pa plauktiņiem un ļāva mums tiešām fokusēties uz svarīgāko un atstāt tās birokrātijas lietas kolēģu pusē. Mūsu gadījumā līdzfinansējums noteikti bija svarīgs. Protams, ka tā ir ievērojama summa. Jebkuram no mums, pirmkārt, jau mums pašiem ir liels prieks dzīvot šādā mājā, tā starpība tā emocionāli ir tiešām ļoti jūtama. Un arī redz citreiz pa logiem, ka cilvēki tā palēnina gaitu gar šo māju, ejot, paskatās, kas tad ir rakstīts uz tām zīmītēm. Un galvenais pašiem lepnums, ka mēs paši esam parūpējušies par savu īpašumu un izdarījuši tiešām lielu skaistu darbu. Cilvēkiem, kur ir kaut reizi iedomājušies par to, ka darētu veikt kaut kādus uzlabojumus savai mājai, gribētu ieteikt negaidīt to brīdi, kad jūs saņemat brīdinājumu vai jau lēmumu no Rīgas pašvaldības par to, ka jums ir piespriests sods. Ejiet labāk rīkojieties tagad, jo tas jums aiztāpīs daudz nervu. Mēs iemācījāmies caur savām kļūdām, ka par mūsu īpašumu esam atbildīgi tikai mēs paši. Godīgi sakot, tas nav viegls process. Nākas izaicināt sevi kaut kādās jaunās jomās. Tas rezultāts tiešām ir skaists un, domāju, sniedz gandarījumu gan pašiem, gan garām gājējiem. Un galu galā arī tāds tīri praktisks iegūms paaugstina īpašumu vērtību.